Nu, ko, draugi, turpinām dispensā. Es atkal esmu iedvesmota, jo jūtu tik daudz pārmaiņu sevī, savā emocionālajā stāvoklī. Pacelātajām pateicības un mīlestības un tam līdzīgām emocijām piemīt augstākā frekvence, kura palīdzēs pāriet tādā esības stāvoklī, kurā varat justies tā, it kā vēlamie notikumi patiešām būtu notikuši. Ja atrodamies pateicības stāvoklī, tad nosūtam kvantu laukā un laikā tādu signālu, it kā notikums jau ir noticis. Pateicība ļauj emocionāli noskaņot ķermeni tā, lai tas ticētu, ka notikums, kas izraisa pateicību, jau ir noticis. Aktivizējot un saskaņojot 3 smadzenes, tas ir neokorteks, smadzenītes un limbiskās smadzenes. Meditācija ļauj pāriet no domāšanas uz būšanu. Atrodoties jaunā esības stāvoklī, spēsiet labāk radīt un domāt atbilstoši tam, kas esat. Draugi mīļie, gribu jūs aicināt uz savām meditācijām. Es jau meditēju vairāk kā 2 gadus. Jā, meditēju grupā un jau pati vadu meditācijas grupu, kur mēs ar meitenēm atbrīvojam savu ķermeni, mācamies atbrīvot ķermeni, mācamies sajust savus energocentrus, savas čakras un, protams, strādājam un attīstam labo un kreiso smadzeņu puslodi un darbojamies pie tā, ka neielaižam domas, mācamies neielaist mūsu prātā domas tās, kas nav mūsu, un domāt tikai tās domas, kas mūs patiešām dara pateicīgākus, priecīgākus, gudrākus, jā, nevis tās domas, kas, kā jau esmu iepriekš teikusi, kā putras katls vecais vārās un neko labu nedod, tikai noņem mums enerģiju. Tāpēc, draugi, rakstiet man, es pieņemu cilvēkus, 50 eiro maksā 20 darbu dienu meditācija un prakse, kur mēs mācamies vingrinām pirkstiņus, visādi elpošanas vingrinājumi. Piebiedrojieties, jo meditācijas ir nepieciešamas. Mēs atslābinam ķermeni un sākam viņu just, jo pārsvarā jau mēs skrienam un daram tikai lietas, kas mums ir ārpasaulē, un pilnīgi nepievēršam uzmanību nekam, kas notiek mūsu sirdī, mūsu ķermenī un mūsu iekšējā pasaulē. Nu, lūk, draugi, aiziet, gaidu jūs. Šis ir pasakains ceļš, un katra mazā lietiņa, laiks, ko mēs veltam sev, viņš nes labumu un augļus jau ļoti drīzā nākotnē. Un kā man cilvēkam, kurš jau sāk just savus energocentrus, nu vairs neviens nevarēs pateikt, ko tu tur dari. Prātiņi nāc mājās, vai vienalga kā, jo, kad jau tu fizioloģiski sāc to izjust, tad tevi vairs no šī ceļa ar tanku nenobīdīs, vai ne? Draugi mīļie, aicinu jūs uz savām meditācijām un topam gudrāki un mīlošāki kopā. Rakstiet, es jūs gaidu, un es atkal turpinu iedvesmoties un lasīt gan latviešu autoru šādus vēstījumus, gan arī pasaules-slavenu cilvēku vēstījumus. Tāpēc, ka tu saproti un apzinies, ka tu neesi tāds viens, ka mūsu tāda ir jau tik ļoti daudz, un
šie apzinātie cilvēki ir katru dienu paliek vairāk un vairāk, un tas jau iedvesmo mani ļoti, ļoti, jo zemē kļūst vieglāk, jo mēs dodamies savos sāpīgajos bērnības laikā nepareizi izdzīvotajos mirkļos un izdzīvojam viņus kā nākās un izdzīvojam 1., 2. un 3. mūsu imprintu un mēs esam pilnīgi citi cilvēki un atvērti šai pasaulē, atvērti cilvēkiem. Jā, mums nav jāuzbruk, mums nav jāaizstāvās, jo mēs zinām, ka zeme mūs mīl un viss, kas mums ir apkārt, mūs mīl un mēs esam drošībā. Ik brīdi esam pasargāti un mīlami. Tāpēc rakstiet, gaidīšu jūs, attīstamies kopā. Līdz nākošajai reizei. Es domāju, ka ilgi nebūs jāgaida.